Mēs tiekamies reizi nedēļā, aptuveni uz 2 stundām. Sākumā bija grūtāk, jeb ilgāk, jo vajadzēja izlasīt arī materiālus papildus, kur cik daudz kurš varēja atvēlēt laiku, tik arī tika ieguldīts. Un tā mēs tiekamies reizi nedēļā, parasti mums tās ir ceturtdienas, ja netiekam dažādu iemeslu dēļ, tās ir otrdienas. Noteikti ar e-pastu. Jā, liela daļa komunikācijas. Nē, tiekamies vismaz vienreiz nedēļā. Un tad vismaz uz pāris stundām. Pirmais bija 8 stundas, otrais bija 4 stundas. Trešais būs, to mēs redzēsim, bet normālā variantā, es domāju, būtu 2 vai 3 stundas, bet tad cik mums te aizķeršanās ar vienu jautājumu neskaidri, tad varētu ieilgt. 5 tikšanās nedēļā. Mēs plānojam pagriezt, ka mēs iesniedzam rezultātus piekdienas vakarā. Ceturtdienās mums ir kāda 2 stundas, piekdien 1 stunda, lai iesniegtu rezultātus. It kā sadalījām, bet tomēr visi kaut kā grib visā piedalīties. Nu, tur īsti nav jēgas, laikam, nodalīt tur atsevišķi, tur visiem ir pa visu jālēm. Jā, es saku domas. Es pieļauju tādā inkubatorā, ja mēs varam saukt tā mūsu konkurentu komandas, tur ir savādāk, varbūt tur ir cilvēki, kas ir specializējušies tīri kaut kādā ražošanā un tīri kaut kādā finanses konsultācijās, tad mēs, ražošanā laikam neviens te neesam specializējušies un, jā, var teikt tādi teorētiķi savākušies un, tad kā mākam, tā daram. Daļēji jā un daļēji nē. Mums bija doma sadalīt un ir cilvēkiem, kuri tā kā vairāk mazliet pārzina tomēr to savu jomu, bet no otras puses atkal ir tā, ka mēs, kad nāk klāt, tad ir daži cilvēki, kas vienkārši spēcīgāki, tādā jomā, tad viņi arī vairāk izlēma, kur atkal vairāk ir informācija strādāt, tie atkal savādāk piedalās projektā bet mēģinām visu kopā. Ir daži aspekti tikai, kas atšķirās, bet pārdošanu tieši visu uzņēmumu tāda strateģiskā darbība tomēr notiek kopīgi. Bet tā mēs secinājumi ir vieglāku, jo, lai mēs zinātu, varētu diskutēt arī par jautājumiem. Tur ir tīri interesanti arī tas, ka mums ir tas ierobežotais laiks. Ja mēs negribam pat sēdēt 3 stundas tiešām. Un tad mēs tā relatīvi efektīvi arī dalām tos darbus un mēģinām katru reizi iziet vienam algoritmam cauri, lai pieņemtu tos lēmumus. Un arī tad tās funkcionālās jomas esam iedalījuši katram mazliet pa savai garšai, kā jau Zana teica. Un jā, ir tā diezgan interesanti paskatīties, ka arī komandas biedri vienkārši kā viņi attiecās pret to pašu lielo tekstu uzdevumu. Jo citiem tur ir tā, ka tagad grūžam vēl vairāk pārdošanā, citiem ir tāds mazāk riskants, es nezinu, piegājiens. Nesaka, kas ir ies par sīkumiem, tas arī ir tāds, būtisks aspekts. Es esmu sadalījuši atbildības, jā. Mums ir gan ražošanas direktors, gan finanses direktors, gan mārketinga direktors, gan arī valdes. Šodien būs lielākais izaicinājums tieši par ko atgriezt, neatgriezt, vai kur pārēt. Droši vien, ko lielākais ir noprognozēt vienlaicīgi, noprognozēt daudzums, kad ir vienlaicīgi vairāk nezināmie. Tas nozīmē, cik saražot, pie tam kādu cenu likt, pie tam nezinot, kādu cenu liks konkurence. Un piedāvām nezinot, kādas likumsakarīgas ietekmē reklāma un tā tālāk. Cik procentiem reklāma palielina noiet un tā tālāk, un tā joprojām, un šitie 75 mainīgie, kas savā galvā nesaliekās uz papīra. Un tu nezini, kā viņi, tu pat nezini, kā ietekmē viens otru tie mainīgie, kas it kā tev ir zināmi, jo tu nezini vēl 3-4 cik mainīgos, kas ir zinām tikai konkurentiem, un kuri arī ietekmē tavs kaut kādu izvēli. Tā dzīvē. Tā dzīvē, jā. Mums vissarežģītāk mums bija tieši atrast to kopīgo laiku. Tas bija tas izaicinošais un pirmais arī izlēma stratēģija, kā mēs arī darbosimies, jo domājam par radikālām izmaiņām, vienkārši mazākām izmaiņām, bet vairāk izgājām uz to, ko mēs esam spēcīgāk, varbūt arī mūsu uzņēmumā uz pārdošanu, izgājām uz pārdošanu un pārējais viss tad ir attiecīgi pielicis klāt. Vairāk fokusējamies, lai ir lielāka pārdošana, jā, vairāk mēs iegūtu lielāku tirgus daļu. Pozitīvi, kā?
Nu, mēs redzēsim pēc 5. gājiena. Es domāju, ka mēs uzvarēsim. Iespējas ir. Iespējas ir. Mēs esam pa vidu tagad. Vai uz augšēju līniju? Jā, nu... Mūsu stratēģija pirmajā gājienā nolemtā. Patiesībā mēs tā arī domājam, ka varētu iet tajā virzienā, kā viņi šobrīd virzās. Tā kā tas nozīmē, ka stratēģija ir pareizi izpilda arī pareizi un 5. Vienīgais, ka mēs varētu nošaut greizi, ir tas, ka mēs teiksim, būtu izpārvējuši par 7. gājienu, mums izšauj ārā viss tā kā vajag gājienu tikai 5. Tas, ko nevar. Mēs faktiski jau uz ilgtermiņu plānojuši un bijām arī gatavi pirmajos gājienos tieši otrādāk un sliktāk. Augstu, pat 8. Valsts priekšsēdētājs apsolīja vietā mums. Apsolīja. Nē, tā ir solīts, ka vinnēsim. Tas jau viss sakārtots. Es tomēr gribētu pieturēties pie 3. ceturksnī uzrādītajiem akciju cenas vērtību pieauguma un kā arī pie bilanču struktūras, ka mums ir lietas ļoti pareizi sakārtotas un ka mums ir ļoti pareiza konservatīva, pareiza pieeja lietām. Tāda no mārketinga direktors. Tāda no mārketinga direktors, kurš pārvalda visus punktus. Es nezinu, kā pārējā, bet es rēķinu procentuāli. Mums iepriekš 1 no 10% iespēja būs arī. Tagad mēs esam izvirzījušies pirmajā vietā pirms pēdējās kārtas, kas var būt ļoti riskanti un nevar zināt jau, kas notiksies tirgu. Tad mēs esam pietuvojušies 25% un, kad mēs tiksim uz 1. marta, tad tiešām būs 25%. Un marta dienas beigās jau mēs redzēsim, kā tie procenti mainīsies. Bet nav ko spriest, jo spēlē var būt tieši tāpat kā biznesā, nekad nevar zināt, kāda būs apstākļi. Un mēs arī nevaram saprast, vai būs krīze mūsu spēlē vai nebūs, un tas arī ietekmēs to galveno rezultātu, kas būs pašās beigās. Drīz atkoduši spēles to visu algoritmu. Mēs ejam pie astrologiem arī. Pozitīvi vienmēr. Šortī čības ir nopirktas, it kā jā. Šortī čības ir, jā. Nē, tiem jābūt olimpiskiem. Tad viešam iekšā uzlabojums. Pēdējā mums būs lieliski ceturksnības. Bet nevar taču, ka mēs uzlabojam visu laiku. Bet mums jau bija iepriekšējā ceturksnī nozīmīgi uzlabojumi otriem produktam. Jā, bet šīs neieviesāmas. Mums viņi jāievieš. Tāpēc, ka mums tie krāmi bija, jā? Jā, pēc mums lēmām. Mums baigi krāmas, bija 1500 krāmas. Pēc mums 500 krāmas. Jāievieš un virs. Bet mums varbūt tā piesardzīgi jākalirā to starpības produktu apjomu. Nē, tad būs. Nē, mums jāievieš un jāpalielina cena. Nē. Otriem produktam mums ieviešam. Tā lieta, ka iemeks atliekam, tad viņi var uzkrāties, viņi var uzkrāties, un tad vēl lielāku efektu uztaisīt. Bet to var nedēļ. Mums būs jaunāks tagad. Ja tu droši zini par to, ka nākamajā ceturksnī, šajā nākamajā ceturksnī trešajam produktam neviens neieviesīs jauninājums, ja tu man var pateikt, ka 70% iespējami, ka tas tā būs, ir vērts riskēt un neievies šobrīd. Jo jauninājumi un lielais efekts, tad, ja tu viņi ievies viens pats vai pirmais. Ja? Bet iespēja, saproties jāsaprot, teiksim, ok, ir viena komanda mūsu starpā, kurai ir potenciāli varētu būt šis jauninājums. Jautājums, vai viņi visu to naudu ir ielikuši uz šo produktu, vai kā mēs nezinām, kā sadalās. Teiksim, ja viņi ir attīstījuši otro produktu, tad mēs esam vispār droši gulēt. Tādas izaugsmes. Viņi liek investīcijas, āru bija liek pat vairāk kā mēs, tikai uz ko viņi liek. Bet tu vari, reklāmā viņi liek mazāk, bet tepat laikā pieaugums. Bet jātājums, vai pieaugums ir dēļ tā, ka pārējie iet projām no tā segmenta, vai... Zinu, ka viņam pieaug. Nē, viņam ir kurā gadījumā pirmajā produktā krīt, nē, viņam, protams, ir visu. Visu krīt. Viņam nav... Nebūs apjoms, ko ražot, tā arī būs. Jā. Tad, principā, ir jēga divas maiņas taisīt, tad viņas var aizpildīt. Jā, vismaz daļēji. Nu, tad ir... Mēs divās maiņās strādāsim un mums paņems pretī. Manāks to apjomu vienkārši var nepaņemt pretī. Es domāju, ka jāceļ cena, nevis apjoms. Man tāda doma. Nu, pēc tam jau viens ceturksnis vēl būs, kur labot. Ja nu kas. Nē, nu, bet tā ir. Viņas jau ir jāpierāda normāli.
Tāpēc arī tā doma paņemt, uzlikt cenu augšā, vienkārši maksimizēt peļņu jau tagad. Starpība nav nekāda, vai mēs to darām 4 apjomu vai 4 cenu. Vieglāk ir, protams, caur cenu. Mazāk sāpīgi pašiem. It kā jā, tas vienkāršākais variants. Jā, mēs ir 5, 2 un 3. Jā, jāsās šīs akcijas. Vajadzēja vairāk. Nē, beidz, mēs jau bijām tāpēc tieši. Nē, no rezervē, no peļņas. Mums viss peļņā ir tā tirgādē. Paskatīt. Tagad. Jā, bet viņam bija tāda pati, skaties uz šito skaitlīt -3. Skrājumi un nezināju. Un labi, mēs neko nezaudējam. Rezerves 3,99. Varētu daudz vairāk izvist. Baigi interesanti, kā tiek pārējās politiski darījušās. Nē, zinu, ko pasniedz šis ir labākais, ka viņi ir izgājuši no tirgiem. Labi, netērējam laiku. Labi. Tad no apakšas. Apdrošināšu plāns 2. Konkrēta aktivitātes 0, tirgus daļas 0. Vadības budžets, paliek 165, mēs nevaram šī mēnesi mainīt. Kāpēc ne? Kika mums katru reizi atstāja zvaigznīti. Bet tagad nav zvaigznītes. Viņš tāpēc, ka viņš nomainījās, un tad vienu mēnesi nevar mainīt, tad atkal var mainīt. Nē, cilvēkā vadīs spēja pagājuši mēnesi. Krājuma nebūs aģenti, ko mēs darīsim. Kas notiek tādā situācijā? Žo. Jā, tas vispār būtu nepatīkam, protams.